reāla sadarbība ar policiju tur pie Saeimas. Tie cilvēki lietas kursā. Un tagad es jums pastāstīšu nedaudz, kāpēc viss tas notiek, bet jau globālākā līmenī. Tātad, ir tāds žurnāls Kapitāls, ja nemaldos, bija. Un kad redaktors atļāvās iemest rakstu "Žīdi valda pasauli", otrā dienā viņš vairāk nebija redaktors. Ir ļoti labi zināms, ka 90% ASV Kapitāli pieder žīdu tautības cilvēkiem, kas it kā nebūtu nekas pats par sevi. Kas tur liels? Bet ir pilnīgi vienalga, kāds prezidents valdīs, viņa intereses būs primāras. Tālāk ir Henrijs Kisindžers. Un ko viņš paziņoja? Viņš paziņoja sekojošo: jāveic cilvēku depopulizācija. Tātad visu lietu jāpakārto zelta miljardu plānam. Un tas ir principā cilvēki ir lieki, no viņiem jātiek vaļā, jebkādā veidā. Un viens no šiem veidiem ir tā saucamās ķīmiskās trases, konkrēti chemtrails. Jūs redzat, virs Rīgas ir švīkas, kas neizcies stundām, ir krusti dažādi savilkti Latvijas debesīs. Un tajā brīdī, kad viņi pārlido, viņa gaisa ir 3 veida dažādas indes, ar ko mūs indē. Viens darbojās uz cilvēkiem, otrs darbojās uz augiem. Atkal jautājums, kāpēc? Atkal, tas ir transnacionālās kompānijas, un tur ir apakšā pamatīgs biznes, pamatīga nauda. Es biju pie Latvijas Kangarāta, un no 100 gabaliem vienīgais Andris Puiķis zināja kaut ko par trasēm. Un es prasīju: Andri, ja tu zini, kāpēc tu atļauj indēt Latvijas tautu? Viņš pateica: iestājāmies NATO, noslēdzām līgums, mums viņi ir jāpilda. Lieliski! Un tad mēs rakām tālāk. Kas ir NATO? Es ceru, ka jūs zināt, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir atļauts izmēģināt dažādas ķīmiskas vielas uz iedzīvotājiem, pamatojoties uz šo te Henrija Kisindžera depopulizācijas domu, kas atbilst zelta miljardu plānam. Ir likums, ja jūs ielietīsiet tur iekšā, jūs redzēsiet to. Un jo vairāk iet laiks, jo vairāk tas piepildās, tas ir redzams, ka tā ir realitāte. Mums ir kontakti ar cilvēkiem Amerikas Savienotajās valstīs, Vācijā, Īrijā un citur, kas atsūta mums konkrēti datus, jo šīs te chemtrails, jā, tomēr jūs varat pārliecināties par manu vārdu patiesību. Google ieiet ķīmiskās trases Latvijā, un pat paši varēsiet par to pārliecināties. Tātad vēlreiz par NATO. NATO mugurkauls ir Amerikas, aviācija. Iestājoties NATO, Latvija ir parakstījusi konkrēts vienošanās pantus arī par gaisa telpas izmantošanu. Un šī te darbība ar ķīmiskajām trasēm sākās apmēram 2,5 gadu atpakaļ, kad ārsts nevarēja saprast, ka vienkārši klepu nevar izārstēt 4 mēnešus, ka ir palielinājies saslimstība ar vēzi un tā tālāk. Lai iegūtu maksimālu pārliecību un pārbaudītu šo te variantu, es devos uz Baltkrievijas vēstniecību, jo es zinu, ka Baķa Lukašenko savus cilvēkus neindē ar ķīmiskajām trasēm. Un dabūnot statistiku no viņiem par saslimstību par attiecīgo periodu. Šeit, salīdzinot ar Latvijas, varētu izdarīt secinājums. Bet, nezinu, vai neiedēs uzticību, ja vēl kaut kā, vai tā ir viņam super slepena informācija, šādus datus viņi man neizsniedz. Izmet tā, meklēt kaut ko internetā un tā tālāk no joprojām. Tas ir vairāk nekā nenopietni. Un vēl ko gribu pateikt. Var jau te muļķi laist, rakstīt internetā visādas lietas un tā tālāk. Bet
Azerbaidžānā. Šis te jautājums ir pacelts jau valstiskā līmenī. Konkrēti, kas tās ir pa tranzīta lidmašīnām, kas šķērso Azerbaidžānu ar šādām te ķīmiskajām trasēm. Bet mūsējie jau nav saimnieki. Tas tur kangarās. Vai te viņi ir Latvijas saimnieki? Nē. Īstenībā Latvijas saimnieks sēž ASV vēstniecībā. Un tad, kad vajag, tad izsauc Latvijas stukačs. Es domāju, ka viens no tādiem pamatīgākiem variantiem, kas ir nopelnījis to 3 zvaigžņu ordeni, ir Julians Assange. Viņa pasniegtā informācija par Latvijas stukačiem šeit, kas stučī Amerikas vēstniecībā. Konkrēti, tā bija Judita Garber ar konkrētiem dokumentiem, ar konkrētiem ziņojumiem. Un viens no tādiem stukačiem ir bijis Jānis Maizīts, tagadējais Sābu vecis. Nezinu, man personīgi pret viņu nav nekāda uzticība, jo viņš kalpot pasaules mafijai un ne jau Latvijas tautai.